Jā. Sveicienus visiem. Varbūt, jā, var pagaidām noņemt, Elziņa, to prezentācijas, kamēr tādu kopējo informāciju. Prieks redzēt skolotājus, ar kuriem ilgadīgi jau sadarbojamies kultūras kanonu konkursā. Sveiciens sadarbības partneriem reģionos, kas mums palīdz rīkot kultūras kanonu konkursu pirmo kārtu. Un, protams, partneriem, kas piedalījās kultūras kanonu konkursa šī gada uzdevuma definēšanā. Es esmu Anda Laķe, tie, kas pirmo reizi ir nolēmuši piedalīties ar saviem skolēniem kultūras kanonu konkursā, un es palīdzu gan Nacionālās bibliotekas, gan kultūras ministrijas, gan UNESCO Nacionālās komisijas, gan Nacionālā kultūras centra kolēģiem pievērst uzmanību skolu skolēniem kultūras kanona vērtībām, kultūras kanona vērtību sarakstam, un nu jau daudzus gadus mēs kopīgi rīkojam kultūras kanonu konkursu. Un kultūras kanonu konkursu viena no iezīmēm ir tāda, ka viens no konkursu uzdevumiem ir nemainīgs, proti tas ir izpētīt kultūras kanonu vērtību sarakstu un iepazīties ar to, bet otra uzdevuma daļa katru gadu mainās, pievēršot uzmanību citiem ar kultūras kanona vērtībām saistītiem aspektiem. Un šogad, un faktiski katram gadam mēs jau iepriekšējā gada pavasarī kopā ar partneriem diskutējam, domājam, veltam tādu īpašu tikšanās reizi organizējam, kad izstrādājam kultūras kanonu konkursu uzdevumu. Un katru gadu tā partneru un visu, kas piedalās uzdevuma formulēšanā, ietekme un idejas vai nu gūst atbalstu vai nē pārējo organizātoru vidē, bet šogad ar savu tematu uzvarēja Nacionālā biblioteka, kuras priekšlikumu mēs visi ņēmām vērā, izstrādājot šī gada kultūras kanonu uzdevumu. Tāpēc ir tā, ka mēs par šī gada uzdevumu runāsim šodien trietā. Pirmkārt, pirmā par kultūras kanonu konkursu uzdevumu mazliet kontekstu raksturos Māja Trēle no Latvijas Nacionālās bibliotekas. Otrkārt, pēc tam es stāstīšu konkrēti par uzdevumiem un mazliet varbūt painterpretēšu to, kas šobrīd kultūras kanonu konkursu nolikumā ir rakstīts, lai jums būtu vieglāk pieņemt lēmumu vai piedalīties konkursā un kas tad ir nepieciešams, lai skolēns sagatavotu. Un pēc tam Elza Strasdiņa, kas ir šeit manā logā, Elza man ir no manis pa kreisi, bet es nezinu, kā jūs redzat Zoom lodziņu. Elza strādā Kultūras akadēmijas radošās darbības centrā, kas man palīdz organizēt kultūras kanonu konkursu. Un Elza varbūt pateiks pati, kāds tev ir tieši specifisks amats kultūras kanonu konkursu organizēšanā, bet Elza par datumiem un tādām tehniskām lietām mazliet paskaidros. Un tā, nu, labi, tad Elzu uzliec tad prezentāciju, un es mazliet par to kultūras kanonu konkursa šī gada nosaukumu. Mēs jau redzam, ka uzmanības lokā šogad būs mums grāmata. Un ar uzdevumu mēs mēģinām savienot divas tādas lielus iespējamos jūsu skolēnu pētniecības virzienus, proti pētīt kultūras kanonu vērtības un tāds vēl apakšvirziens, kā šīs vērtības stāstīt dažādām iedzīvotāju grupām, un otrs virziens grāmata. Grāmata kā forma, kā vēstījuma vietne, kurā par kultūras kanonu stāstīt. Un tāpēc arī tāds poētisks nosaukums šī gada konkursam atvērt kultūras kanonu grāmatā. Un katram no tiem vārdiņiem konkursa nosaukumā ir sava nozīme. Un īpaši uzsver es gribētu likt uz šo atslēgas jēdzienu atvērt
kultūras kanonu, proti interpretēt, ieraudzīt kultūras kanona vērtību sarakstā tādus simbolus, tādus aspektus, kādi varbūt līdz šim nav bijuši ieraudzīti, un šo jaunieraudzīto kultūras kanona vērtībās atklāt vai atspoguļot grāmatā. Un tāpēc apakšvirsrakstu konkursam esam likuši Latvijas kultūras kanona vērtību stāsts. Tātad mēģināt trenēties, lasīt vērtības, lasīt tādā tiešā un pārnestā nozīmē, lasīt, tulkot, interpretēt, izprast, kā lasīt, kā nolasīt kultūras kanona vērtību stāstu, kā stāstīt. Tātad, kā to pastāstīt, kā to pārvērst tekstā, kā stāstīt par kultūras kanonu vērtībām un kā rakstīt. Jo grāmatā kultūras vērtības tiek atspoguļotas rakstu valodā. Un tātad, jā, šeit mēs mēģinājām konkursu nosaukumā ielikt jau tādu pašu šī gada konkursa esenci. Bet tad, jā, tālāk jau tad par to, kāpēc tieši grāmata kā kultūras artefakts, kā vietne, kā vēstījuma vietne, kurā stāstīt par kultūras kanonu vērtībām, tad to jau tālāk mums pastāstītu Maija. Elziņa, tad paritinu uz priekšu, ja es parādīšu, tad mēs šādā secībā stāstīsim par šī gada kultūras kanonu konkursa uzdevumu specifiku un norisi tādam ievadam. Tad Maija Trēle, jā, par to, kam mēs veltām šī gada kultūras kanonu konkursu un tieši kāpēc grāmata. Un tā kā uzdevums, kā jūs jau izlasījāt, būs saistīts ar grāmatas prototipa, grāmatas maketa radīšanu, tad, protams, tas stāsts ir arī saistīts ar grāmatniecības nozares darbību. Un par to Maija. Pēc tam es pati gan par konkursu galveno ideju, gan precīzāk par pirmās kārtas uzdevumu izpildi, un pēc tam, kā jau es teicu, par konkursa norisi. Bet te laikam kaut kur fonā kādam ir ieslēgts mikrofons. Elziņa, varbūt tu vari no savas puses mēģināt, ja? Tur ir skaidrīte, kuras lekciju mēs tagad laikam dzirdam visi paralēli. Ja tev jāmēģina skaidrīt, vai jūs varat uz klusumu uzlikt mikrofonu, mēs dzirdam jūsu telpā tekstu. Paldies. Un jā, labi, tad Maija, vārds tev par šī gada konkursa, tad mūsu otru izpētes virzienu, jeb otru galveno varoni, kam mēs pievēršam uzmanību šogad īpašu konkursā. Jā, labdien! Paldies, Anda! Prieks jūs visus redzēt mazajos krāsainajos lodziņos, un šodien ir īpašs prieks, vēl lielāks nekā katru gadu, kad notiek ikgadējais konkurss, jo šajā konkursā savienojās divi ļoti tādi nozīmīgi virzieni, kas arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir svarīgi. Viens no tiem ir Latvijas kultūras kanons, un otrs ir notikuma cikls Latviešu grāmatai 500, un ja mēs domājam par Latvijas kultūras kanonu kā tādu mūsu identitātes karti, kur visu šo te nozaru izcilākās vērtības veido to, kādi mēs šeit dzīvojot esam, tad mēs arī strādājot pie cikla Latviešu grāmatai 500 ticam, ka arī grāmatniecības nozara ir tā, kas ir nodrošinājusi to, kas mēs esam, ka mums ir latviešu valoda, ka mums ir Latvijas valsts, un ka mēs varam šodien lasīt un arī īstenībā arī sarunāties latviešu valodā, jo, protams, šis te rakstītais vārds ir ļoti būtisks valodas nostiprināšanai. Un tad šie te dažādās identitātes paradigmas satiekās šajā te konkursā. Un es domāju, ka uzdevums ir ļoti interesants, un es aicinu par to domāt ne tikai šajā ļoti būtiskajā stāstu stāstīšanas
no stāstu stāstīšanas skatu punkta, ko Anda minēja, un no šīs te ideju izplatīšanas vēstures, kur arī, es domāju, Latvijas kultūras kanona sakarā arī ir būtiski domāt ne tikai par, teiksim, par literatūras nozari, bet par visām citām nozarēm, kur arī grāmatniecība ir bijusi būtiska nozīme, kaut vai kā mēs varam lasīt par senāku gadu izrādēm un tam līdzīgi, nu, ko mums nav iespēja noskatīties. Bet es aicinu domāt arī par grāmatu kā tādu materiālu objektu, jo tā ir arī ļoti būtiska grāmatniecības nozara, un tas ir arī būtiski jūsu uzdevuma sastāvdaļa, ne tikai izdomāt, kas ir šīs te grāmatas saturs, bet arī domāt par grāmatu tās formātā, domāt par dažādām ar grāmatas radīšanu saistītām profesijām. Un es domāju, tas viss ir kopumā arī ļoti interesanti pašlaik, kad tiek runāts par tādu sava veida lasīšanas krīzi vai tādām lielām pārmaiņām globālā mērogā, kas ir saistīts ar digitalizāciju un ne tikai ar grāmatu daļēju pāriešanu elektroniskos formātos, bet ar visiem tiem citiem elektroniskajiem formātiem, kādos mēs grāmatas lasām. Bet tas ir saistīts arī ar globalizāciju un to, ka aizvien vairāk dominē angļu valoda, un tas, protams, ir arī teiksim, tieši šī auditorija, kas ir konkursa auditorija un jūsu skolēni. Es domāju, ka jūs to zinat, arī mēs arī esam veikuši pētījumus, ka, teiksim, lasīt angļu valodā ir ļoti populāri. Tā kā es domāju, ka šis ir īstais brīdis, bet varbūt varētu nākamo slaidu, Elsa, lūdzu. Jā, var sakot, mazliet iezīmējot ciklu Latviešu grāmatai 500, tas lielais kulminācijas gads būs nākamajā gadā, tātad 2025. gadā, kad mēs svinēsim 500 gadus kopš pirmās grāmatas latviešu valodā. Bet šo te lielo notikumu mēs svinam jau kopš 21. gada, un šeit var redzēt dažādus tematus, kas ir bijuši tā kā izcelti vairāk katrā gadā. Bet, protams, tur nāk dažādas arī papildu tēmas, un tad nākamais gads, 25. gads, ir arī tas gads, kad mēs runājam arī vairāk par grāmatas tieši formu, kas arī būs jūsu uzdevumos, jūsu skolēnu uzdevumos tāds svarīgs aspekts. Bet, protams, tas viss nebeigsies ar 25. gadu, bet turpināsies arī tālāk. Un es domāju, ka gan caur šo te konkursu, gan citām aktivitātēm arī mēs tā kā būtiski uzsveram to, cik šī te grāmatniecība ir svarīga visas kultūras nozares attīstībā, un ne tikai kultūras nozares attīstībā, bet visās mūsu darbības jomās faktiski. Es palūkšu nākamo slaidu, Elza. Un arī es domāju, ka mēs vēl diskutēsim arī ar sadarbības partneriem par to, kas būs tas vajadzīgākais, un arī skatoties to, kā jums būs veicies pirmajā kārtā, kas būs tas vajadzīgākais, ko piedāvāt jums seminārā janvārī, un iespējams tad jums būs iespēja apmeklēt arī kādas vai LNB izstādes vai iepazīties ar citām lietām, bet jebkurā gadījumā es jūs aicinu apmeklēt tīmekļa vietni grāmatai 500.lv, kā arī Facebookā, paskatīties, jo tur ir daudz diezgan materiāli arī, kas iepazīstina gan ar tiem pašiem grāmatas uzbūves jautājumiem, gan grāmatniecības vēstures jautājumiem, gan arī runā par to vispār, kādā veidā mēs varam skatīties uz grāmatu, un tas iespējams varētu būt kādi labi papildu materiāli, ko jūs arī saviem skolēniem varat piedāvāt. Un vēl arī šajā pašā te mājaslapā ir tāda sadaļa skolām, kur var apskatīties arī piedāvājumi, kur ir arī, mēs strādājām ar visu vecumu auditorijām, bet ir arī īpaši piedāvājums vidusskolēniem, un tad var apskatīties, varbūt, ka jums interesē kaut kas tāds, ko var arī tā kā papildus paņemt, gatavojoties konkursam un atbraukt uz LNB, jo visas šīs te nodarbības ekskursijas ir pilnībā bez maksas. Un tā ir iespēja, ko arī ir vērts izmantot. Bet šobrīd tad es noslēdzu savu sakāmo un dodu vārdu tālāk Andai. Paldies! Paldies, Maija! Un labā ziņa mums visiem, protams, ir tā, ka piedaloties konkursā, mums visiem ir iespēja svinēt pirmās latviešu valodā izdotās grāmatas vai iespiestās, kā Maija pareizi, iespiestās grāmatas, 500 gadi. Un es domāju, ka ar to vien mēs jau varam justies gandarīti par to, ka mēs sniedzam kādu ieguldījumu tajā, ka mēs pieminam šo un lepojamies ar to, ka latviešu valodā iznāk joprojām grāmatas. Bet mans stāstījums tālāk tad sadalīts divos tādos tematiskos virzienos un divos slaidiņos, kas ir, vispirms es izstāstīšu par konkursa galveno ideju,
un arī tādām fona lietām, ko mēs gribētu, ko mēs ar konkursu panākam visi kopā. Un pēc tam jau par pirmās kārtas uzdevumu ļoti konkrēti, jūs to esat jau izlasījuši, bet mazas tādas nelielas manas interpretācijas varbūt vai paskaidrojumi, kā to labāk izdarīt. Un tad jā, par konkursu galveno ideju. Tātad 5 punktos mēs esam formulējuši mērķus. Man jau te kolēģi pārmeta, ka mērķi parasti formulē vienu. Es nezinu, kāpēc šogad esmu izteikusi mērķa ideju 6 punktos, bet varbūt tas parāda to mūsu centienu daudzpusību, ka mēs diezgan dažādos virzienos gribam savu ieguldījumu sniegt, domājot par kultūras kanonu vērtībām. Un pirmais, protams, ka tā kā konkursa moto ir iepazīt dziļi, interpretēt atvērti un komunicēt personiski, lai izstāstītu Latvijas kultūras kanonu grāmatā, tad tie trīs pirmie tādi norādes vai dimensijas dziļums, atvērta interpretācija un personiska komunikācija laikam ir klātesoši visos mūsu konkursos. Un tie, kas skolotāji gatavo katru gadu savas skolēnu grupas, zina un paši ir pārliecinājušies un šīs vērtības arī īstenojuši, mēģinājuši rosināt skolēnus iet dziļumā, pētot kultūras kanonu vērtības, ir mēģinājuši rosināt skolēnus būt atvērtiem, būt brīviem, būt nesasaistītiem, būt nepakļautiem konjunktūrai, interpretējot to, ko viņi saskata kultūras kanonu vērtībās. Un šī personiskā komunikācija, protams, ka mēs sagaidām pašu skolēnu domas, redzējumu, to, kas viņiem patīk, un konkrēti šīs 3 lietas mēs sagaidītu arī šajā jūsu tātad kanonu konkursa komandu darbā stāstā par Latvijas kultūras kanonu, ko mēs komandas mēģinās tātad realizēt tajā grāmatas formātā. Bet tad par tiem mērķiem, protams, padziļināt skolu jaunatnes izpratni par Latvijas kultūras kanonā iekļautajām kultūras un dabas vērtībām, tā ikgadējā mūsu kopīgā griba un vēlme ir salauzt stereotipu par to, ka kultūras kanona vērtības ir tikai saraksts, kurām ir, kuras nezinu, kāpēc ir izdalītas kā īpašas bagātā Latvijas kultūras vērtības sarakstā. Tātad mēģināt šo stereotipu laust no saraksta uz dziļumu, uz izpratni. Otrkārt, mēs ar to, ka mēs rīkojam konkursu un ka mēs kopīgi strādājam pie tā, atbalstot skolēnus un skolotājus, izpildot konkrētu uzdevumu, faktiski mums ir tā sajūta, ka mēs radām vidi, nosacījumus, kas ļauj strādāt skolēniem un faktiski sagatavot arī citiem Latvijas sabiedrības iedzīvotājiem kādu piemērotu, saprotamu vēstījumu par kultūras kanonu vērtībām, kas ir kaut kas vairāk par varbūt īsu, pavisam tādās mākslas zinātnieku valodā izteiktu stāstu par šīm vērtībām, bet tas ir skolēnu radīts vēstījums par to, kā viņi saredz vērtības un kāpēc gan skolēni nevarētu būt tie, kas šo savu izpratni par kanonu stāsta arī citām sabiedrības grupām. Un konkrēti tālāk arī tajos uzdevumos, es varbūt tagad jau apsteidzu to, domājot par tiem uzdevumiem, ka tur būs viens uzdevums, kas ir saistīts ar to, ka kā stāstīt par kultūras kanonu vērtībām konkrētām sabiedrības grupām. Un tad te arī varbūt ir sava asprātības deva, kas ir ieliekama šī aspekta izpildē, ka varbūt rosinām skolēnus, tad, kad mēs izvēlamies tās sabiedrības grupas, kurām tad skolēni gatavo to vēstījumu par kultūras kanonu vērtībām, ka tas nav kā parasti vai tikai jauniešiem vai senioriem. Varbūt mēs varam mēģināt plānot stāstīt par kultūras kanonu vērtībām banku darbiniekiem. Varbūt mēs mēģinām stāstīt pašvaldību vadītājiem. Varbūt mēs mēģinām sagatavot stāstījumu
cilvēkiem, kas strādā apkalpošanas sektorā, Rimī vai veikalu pārdevējiem. Ja, tātad ejam drosmīgāk ne tikai uz tradicionāli uz kādām vecuma grupām vai izglītības grupām, bet ejam uz kādām profesiju grupām. Tas nenozīmē, ka jūs kā mērķa grupu nedrīkstētu izvēlēties kādu vecumu grupu specifisku, bet arī tad, ja mēs runājam par konkrētām sabiedrības grupām, tad sabiedrības grupas var būt tipoloģizētas pēc ļoti dažādām iezīmēm, un šeit arī var būt kāds konkrēts apsvērums, kā mēs gribam radīt grāmatu par kultūras kanonu vērtībām, piemērot kādai īpašai profesijas grupai, pieņemsim dabas zinātniekiem, ja? vai tā tālāk. Tātad šeit arī var būt, ka tas mērķis, kam skolēni gatavo savu vēstījumu par kultūras kanonu grupām, tā mērķa grupa, tur var likt arī, tas arī var būt īpaši jau radošs risinājums tam, kā skolēni un jūs kā komanda kopā izvēlaties tos, kuriem tieši jūs gribat vairāk pastāstīt par kultūras kanonu un par to, kā skolēni paši interpretē kultūras kanonu vērtības. Tad trešais no tiem virsmērķiem - attīstīt diskusijas par grāmatas un izdevēja darbības lomu, konkrēti ideju, vērtību un kultūras artefaktu komunikācijā. Un šeit ir jau pavisam cits tāds uzdevums saturs. Tas ir saistīts ar to, ka grāmata savulaik bija, protams, ļoti nozīmīga vide, nozīmīgs formāts, kā cilvēks izteica savu radošumu, savas radošās ieceres literārā formā, bet grāmatas loma šodien, esot digitālai videi, un īpaši grāmata kā materiāls artefakts, kā Maija jau minēja, ir ļoti daudz diskusiju par tās lomu, un tur sadalās pilnīgi galējos tādos opozīcijas grupās, kur vieni saka, ka grāmatas pazudīs, un mums mājās tur ir grāmatu kaudzes un grāmatu plaukti, un neviens to nelasa, un tad otra pozīcija, ka grāmata kā artefakts, kā kultūras artefakts būs mūžīga, jo tā ir sava neatņemama, neapstrīdama nozīme tādā kultūras ainavā. Un tāpēc šī diskusija, kur ir dažkārt tik polāri, tādi pretēji viedokļi par grāmatas lomu kultūras ainavā, par grāmata kā cilvēces ideju, emociju, pieredzes, atspoguļojumu formu, te var būt tā vieta, kur par šādiem jautājumiem var diskutēt, un tātad turklāt vēl kontekstā grāmata par kultūras kanonu vērtībām, ja? Tātad grāmata kā tādu īpašu vērtību komunikācijas vide vai forma. Tad ceturtais tāds aspekts, kuram mēs cenšamies pievērst uzmanību, tātad motivēt jauniešus radīt pašiem savu oriģinālu vēstījumu par kultūras kanonu, kas turklāt ir izteikts grāmatas prototipā. Tātad te es jau laikam, tad, kad interpretēju to kultūras kanonu konkursu nosaukumu, akcentēju to, ka kultūras kanonu sarakstā iekļautās vērtības var iegūt savu nozīmību mums katram ļoti atšķirīgās dimensijās, pēc atšķirīgiem kritērijiem. Un tas mūsu uzdevums droši vien ir ļaut jauniešiem pašiem interpretēt un ieraudzīt konkrētajās vērtībās tieši to sev būtiskāko. Un šis ir tas elements, kas katru gadu ir pavadījis kultūras kanonu konkursu uzdevums, bet to jā, es domāju, skolotājiem es aicinu vēlreiz šo sadarbībā ar skolēnu grupām motivēt un vēlreiz motivēt, atrast dažādus metodiskus paņēmienus, kā ļaut ne tikai ar tādiem mākslas zinātnieku un kultūras zinātnieku skatījumu uz kultūras kanonu vērtībām, bet ar tādu atvērtu, brīvu, neietekmētu skatījumu par autentisku jauniešu dzīves pieredzē balstītu skatījumu uz kultūras kanonu vērtībām un ļaut šim skatījumam arī kļūt populārākam, leģitimizēt to, padarīt to iespējamu un atzīt, ka arī citādi var interpretēt
kultūras kanona sarakstā iekļautās vērtības. Un tad tālāk jau šis jaunais, oriģinālais skatījums tad arī var tikt izteikts piemērotā formā, grāmatas formā. Un piektais tāds virziens, jeb aspekts, ko mēs gribētu sasniegt ar šo konkursu, tas ir radīt apstākļus, kas ļauj jauniešiem apzināties savas personiskās līdzdalības iespējas kultūras kanonu un grāmatniecības saikņu stiprināšanā. Tātad, ideāli būtu, ja jūs un jūsu skolēnu komandas veicot šo uzdevumu, nostiprinātu sajūtu, ka arī jūs katrs esat nenovērtējams spēks kultūras kanonu vērtību popularizēšanā, apzināšanā, izplatīšanā, ka pateicoties jums lielā mērā varbūt arī citi var iegūt jaunu skatījumu par kultūras kanonu vērtībām un par to arī kāda var būt grāmatas loma tādu kultūras vērtību izplatīšanā un tam līdzīgi. Un tad par tiem uzdevumiem. Elze, lūdzu, nākošo. Un tad šeit tāds rezumējums mazliet ar konkursu uzdevumu. Mēs tātad rosinām rast saturisku un vizuāli mūsdienīgu, izvēlēto mērķa grupu uzrunājošu veidu, kā radīt stāstījumu par kultūras kanonu vērtībām un reprezentēt to grāmatas formu. Un kā tad tas ir tāds tā kā virsuzdevums, un varbūt tās virsmērķis. Un tad par konkrēto uzdevumu. Tātad te jau ir četras lielas darbību grupas, kas ir konkursa komandām jāizpēta. Pirmā neiztrūkstoši vienādi šeit gatavojot uzdevumus man ir vieglākā daļa, jo to es pārkopēju katru gadu no iepriekšējā kultūras kanonu konkursa nolikuma. Jo pirmais uzdevums, protams, katru gadu nāk, jūsu acu priekšā ir citi skolēni, citi vidusskolēni, un atkal viņiem ir jāiepazīstas ar kultūras kanonā iekļautajām vērtībām. Protams, ka jābūt un arī īpaši reģionālajā atlases kārtā komisijai ir niķis kādreiz pajautāt, tātad kādas vērtības jūs zināt, bez tām, ko jūs šeit tagad prezentējat, kādas vēl jūs vērtības zināt. Un joks ir tāds, ka lielā daļā gadījumu neseko atbildi, ka tur parasti ir skolēni koncentrējušies uz tām dažām vērtībām, pie kurām viņi ir veikuši padziļinātu izpēti, bet mudinat viņus. Protams, viņiem nav jāmācās no galvas, vai ne, bet tādai izpratnē par to, kas ir iekļauts kanonā, kas nav, kaut arī tās visas 107 māja, es jau aizmirsu. 107, kopā ar dabas vērtībām, tad, ja ir citādāk, tad var man labot. Tātad vai visas tās mēs nekad neprasīsim noskaita, bet droši vien tā izpratnē par to, kas dažādās jomās ir iekļauts, būtu jābūt. Tad nākošais solis atlasa vienu vai vairākas, tātad te var būt tālākas darbs ar vienu vērtību padziļināts vai arī ar 2, 3, kas ir savstarpēji saistīts. Tātad neobligāti, ka tās vienai kultūras kanona vērtību grupai atbilst, piemēram, filmu māksla vai arhitektūra, bet tās var būt saistītas pēc kādām citām pazīmēm. Tātad 2, 3 savstarpēji saistītas un komandai būtisks. Tā kā to mēs arī tad parasti cenšamies saprast, kāpēc tieši šīs vērtības ir atlasītas un gaidām tur tādu normālu cilvēcisku skaidrojumu, kāpēc komandai būtisks kultūras kanonā iekļautās vērtības, analizē un diskutē par vērtību nozīmi, tajās ietvērto simbolu interpretācijas un vēstījumu lasīšanas iespējām ar klases un skolas biedriem. Tagad šajā otrajā uzdevumā lielā mērā mēs gaidām, ka diskusiju sarunas pētniecības rezultātā tiek apzināts, kāds ir tieši kultūras kanona skolēnu komandas pašas īpašais redzējums un interpretācija par tām vērtībām, kas ir atlasītas.
kā tiek nolasīts tas vēstījums, kas ir iekļauts kādā filmā, kādā teātra izrādē, kādā arhitektūras veidojumā, kādā mūzikas skaņdarbā, kādā tradīcijā. Tātad mēģinājums ieraudzīt to, kā šodienas vidusskolēni interpretē to mākslas darbu vai tradīciju vai dabas vērtību atbilstoši savai pieredzēji. Kā tiek nolasīts kultūras kanona vērtības simbolisms un šo simbolu vēstījums. Un šajā posmā, lai to saprastu, diez vai būs tā, ka skolēnu tas oriģinālais redzējums attīstīsies, atveru, paskatos gleznu, oriģināli kaut ko saskatu. Ja, droši vien šī oriģinālais redzējums uz kādu mākslas darbu veidosies diskusiju procesā, sarunās, un tad šeit ir skolotāja atbalsts organizēt sarunas, varbūt precizēt tos jautājumus, tos veidus, kā atvērt skolēnu redzējumu, skolēnu pieredzi, skolēnu prasmi interpretēt. Man prātā mums Kultūras akadēmijā arvien vairāk, droši vien jums arī skolā, interesējas jaunieši par laikmatīgo mākslu, par konceptuālo mākslu, un tad arī tur arī skolas somas kontekstā ir runa, kā mums pašiem saprast kādas ļoti konceptuālas, starpdisciplināras izstādes, kādus mākslas darbus vai performances, kas ir ļoti, ļoti abstraktas, un kur tā kā mēs nesaprotam, kas tur ir, kas ar to ir domāts. Un tad tas, un kāds no laikmatīgās mākslas māksliniekiem teica, ka es sāku laikmatīgo mākslu saprast tikai tad, kad es biju jau, es pat neatceros, cik viņš nosauca, 90 izstādes apskatījies vai kaut ko tādu. Ja, ka tā izpratne un spēja interpretēt mākslas darbu rodas tikai tad, un arī kultūras notikumu, kad tev jau ir pieredze, kad tu esi daudz redzējis, un tad tev arī atveras tā spēja interpretēt. Un tāpēc, jā, šo darbu, tad, kad ir tās vērtības atlasītas, ar to, kā jaunieši, ko viņi tur saskata un kā viņi tur analizē to simbolismu, tas ir tāds diskusiju sarunu formāts, un iespējams, ka tas otrais uzdevums iet tā, ka vispirms ka tā atlase notiek diskutējot. Arī, ka varbūt, ka nav uzreiz, ka mēs ieraugām, par kurām vērtībām ciešāk strādāsim, un pēc tam mēģinam aprakstīt un tā kā to savu vēstījumu izstrādāt, kā es redzu un uztveru, vai kā komanda uztver noteiktās kultūras kanonu vērtības. Ja, tātad tur tas var būt tā kā paralēli darāms darbs. Tad nākošais uzdevums izvēlēties kādu Latvijas iedzīvotāju grupu vai kopienu, kuru gribētu iepazīstināt ar šīm 3 izvēlētajām vērtībām un izpēta šīs grupas zināšanas, izpratni un attieksmi pret izvēlētajām kultūras kanonu vērtībām. Ja, tātad tas arī, protams, var nebūt kāds īpaši kvantitatīva, reprezentatīva aptauja, bet tāda priekšizpēte, mēģinot saprast, kā tā mūsu izvēlētā grupa uztver šīs vērtības, un tad mēģināt saprast, kā šajā grupā tiek nolasītas tās vērtības mūsu izvēlētajās vērtībās, un pēc tam tad tālāk jau 4. solī mēģināt izstrādāt to labāko veidu, kā šai mūsu izvēlētai sociālajai grupai, un es jau teicu, tā var būt profesionāla grupa, tā var būt kādas teritorijas grupa, tā var būt kāda vecuma grupa arī, tā var būt kāda etniskā grupa, tā var būt kāda ienākumu grupa. Tātad, un kā šīs varbūt tie ir cilvēki, kas ar kādu slimību slimo, tātad ar veselību saistīta grupa, un tā tālāk. Ja? Tātad jums nav jāpieķers pie kādiem maniem piemēriem, tas var būt tāds jūsu izvēle. Un tad, tātad šai grupai attīstīt ideju par to, kā šai
skolēnu izvēlētajai sociālajai grupai vai kopienai, kāds būtu vislabākais formāts, kādā grāmatā varētu stāstīt par tām skolēnu izvēlētajām kultūras kanonu vērtībām. Un šeit ir tas, ko arī Maija teica, un droši vien, ka literatūras skolotāji vai citi kultūras un mākslas jomas skolotāji, tur jūsu zināšanas droši vien ir plašākas kā manis. Es konsultējos arī ar Kultūras akadēmijas kolēģiem, kas literatūra zinātni docē un grāmatizdevējiem. Tātad tā forma, kā jūs izvēlties, kādā grāmatā jūs gribētu stāstīt šiem cilvēkiem par tām vērtībām, tur tajā vērtējumā konkursā ļoti liela loma būs tam, kā jūs domājāt par grāmatu tieši tās konkrētās izvēlētās grupas kontekstā. Jo cik cilvēku, cik pieredžu, tik arī priekšstati par labāko un piemērotāko grāmatas formātu. Jo ko nozīmē? Tātad jūs un tā izvēle par to, kādu jūs to grāmatu gribētu, tur var būt gan grāmata var atšķirties pēc vizualitātes, un tas ir vienkāršākais. Ja? Tātad vāku, ilustrācijas, drukas izmērs, krāsas, interpretācijas un tā tālāk. Bet grāmata var spēlēties pēc formas. Liela, maza. Kādi kolēģi man teica, kā grāmata var būt arī tāda, kur vispār nevar pacelt, kas ir pa visu istabas sienu. Ja, tāda, kas ir tikai aplūkojama tā ar grūtībām atverot. Grāmata var būt ļoti, ļoti maziņa. Grāmata var būt ļoti plāna. Grāmata var būt ļoti bieza. Un grāmata, tātad forma, izmērs, tad grāmatas teksta izvietojums. Ja, tā kā es nezinu, vai jums ir nācies tādas grāmatas, es pat nezinu, grāmatniecībā droši vien ir kāds apzīmējums. Postmodernā kultūrvide paredz to, ka varbūt, ka ir grāmatas, es gan tādu neesmu lasījis, varbūt, ka jūs esat, ka ir iespējams mest tātad kaut kāds īpašs veids, kā var izvēlēties, ar kuru lapas pusi sākt lasīt grāmatu. Ja, tātad, ka grāmatu mēs nelasām lineāri, bet grāmatu lasa kaut kādā konkrētā, nejaušā secībā. Tas ir droši vien kādreiz dzejas grāmatiņas, kāds varbūt tā lasa, vai ne, ka nejauši atver lapas pusi un izlasa dzejoli, kas ir dienas dzejolis. Ja? Tātad tās arī tās formas, ka mēs veidojam grāmatas saturu, grāmatas struktūra, var būt atšķirīga, kas piedāvā interpretācijas iespējas kādā secībā lineāri vai haotiski vai nejauši vai pēc kāda cita principa lasīt tekstu. Ja, tad grāmatas teksta veidošanas princips var būt dažāds. Ja, tad arī kā izkārtojam tekstu. Tad grāmatas lapu formāts, bērniem grāmatas, ja, atver grāmatiņu un lapas nav kā lapas, bet lapas ir salocītas noteiktā veidā. Es baidos arī trivialitātei iegrimt, bet tas jūsu uzdevums ir pētīt ar skolēniem, kādi var būt grāmatu formāti, varbūt radīt kādu jaunu, oriģinālu, bet runa ir par īstu papīra grāmatu. Vai papīra, es nezinu, kāda cita var būt materiāla. Vēl man kāds minēja, piemēram, ka ir grāmatas, kuru lapas var būt reliefas. Ja? Lapām var būt izcēlumi un iedobes, kas arī ir grāmatas forma. Jā, tātad tas ir tad jūsu uzdevums kopīgi atrast kādu piemērotāko grāmatas formātu. Un uzdevums ir izstrādāt grāmatas ieceres vizuālos un saturiskos elementus un plānot, kā tieši šādas grāmatas formāts sniegs kaut kādu vēstījumu un sasniegs mērķa auditoriju. Un tajā pirmajā kārtā jums nav jāizstrādā makets, bet jums ir jāapraksta tā iecere. Jāapraksta, un tā ieceres aprakstam ir jātur, tajā aprakstā var izmantot dažādas vizualitātes un
un droši vien kaut kāds arguments, ka tā iecere ir īstenojama arī praksē kā īstenas grāmatas prototips. Tad Elzu, jā, tad. Un tad, jā, šis ir vēl manējais, vai šito jau tu stāsti, ja? Tātad, nu jā, un tad galu galā tad sagatavojam prezentāciju, kurā, nu, izklāsta, kā ir izpildīt šie iepriekšējā slaidā minētie 4 uzdevumi, un visiem tiem uzdevumiem visur mēs gaidām pamatojumu, ja? Pamato nepieciešamību konkrēto sociālo grupu vai kopienu iepazīstināt ar izvēlētajām kultūras kanonu vērtībām, kāpēc tieši šiem cilvēkiem vajadzētu kaut ko uzzināt par kultūras kanonu, tālāk atklāt, kā grāmatas formāts izvēlētais, ja, tātad grāmatas formāts palīdzēs iepazīt un interpretēt tajā iekļauto stāstu par kultūras kanonu vērtībām, argumentēt, kā grāmatas izvēlētais dizains, vizuālie elementi un teksts palīdzēs ieinteresēt un paplašināt mērķa auditorijas vērtību priekšstats, kas saistīti ar kultūras kanonu vērtībām. Nu jā, un tad iepazīstināt klātesošos un konkursu žūriju ar uzdevumu izpildi. Jā, tad es pārņemšu noslēdzošo semināra daļu, kas būs tīri tādas tehniskas detaļas par konkursu norisi. Ceru, ka vēl neviens ar saturisko daļu nav aizbiedāts prom, jo tā izklausās interesanti, bet apjomīgi. Bet tātad būtiskākais, kas būtu visiem jāņem vērā, ka komanda, kā jau katru gadu, ir 3 skolēnu sastāvā, kuru vada viens skolotājs. No vienas skolas drīkst piedalīties vairākas komandas. Mēs šo skaitu neierobežojam, tās var būt 2 vai 3 komandas būt. Pieteikšanās konkursam ir līdz 24. gada 15. novembrim, tā kā gandrīz mēnesis vēl visiem ir. Un pēc tam turpināsies sadarbība ar reģionālajiem koordinatoriem. Šeit mēs jau redzam būtībā pirmās kārtas norises datumus un visus koordinatorus. Es redzēju, ka mums ir pievienojusies Evita, Daira un Lita. Tad viņas attiecīgi ir atbildīgas par Vidzemes, Kurzemes un Zemgales reģioniem. Galvenās izmaiņas šogad skar Rīgas un Pierīgas kārtu. Ir cits koordinators, Lauras Ozoliņas vietā mums tagad ir Ance Bergmane, un arī ir mainīta norises vieta. Edvarda Smiļa teātra muzeja vietā mēs šī kārta norisināsies teātra mājās Zirgu pasts. Bet tad varam likt kalendāros attiecīgos datumus no 25. līdz 29. novembrim norisinās konkursu pirmā kārta. Un tad arī šīs dāmas visas 5 ar jums turpinās saziņu par ierašanos, par laikiem un atbildēs uz dažādiem citiem tehniskiem jautājumiem, kas vien jums būs. Par konkursu 2. un 3. kārtu. 17. janvārs ir radošais seminārs Nacionālajā bibliotēkā ar iespējamu izbraukumu. Māja jau prezentācijas sākumā minēja, ka šo mēs visticamāk bāzēsim uz to, ko mēs dzirdēsim pirmajā kārtā, no informācijas, ko jūs sniegsiet mums. Uz 2. un 3. kārtu tiek izvirzītas 2 līdz 3 skolas komandas no katra reģiona. Un fināls savukārt ir 14. martā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Un Anda jau šo ļoti labi, man liekas, iezīmēja, bet te jau vairāk par finālu, ka mēs finālā gaidām no konkursu dalībniekiem inovatīvus, oriģinālus, radošus prototipus grāmatai, kura nes kādai iedzīvotāju grupai nozīmīgu vēstījumu par Latvijas kultūras kanonā iekļautajām vērtībām. Precīzs fināla vērtējums un vērtēšanas kritēriji tiks izsludināti konkursa 2. kārtā, jeb 17. janvārī. Un finālā, kā jau vairākus gadus, kopvērtējumu veidos gan fināla žūrijas, gan arī konkursu dalībnieku vērtējums. Tas īsumā arī ir viss no manis. Varbūt Andai ir ko piebilst, bet tagad jau laiks ir jautājumiem. Jautājumiem, jā, liels paldies, Elza. Pirms vēl jautājumiem es gribēju noprecizēt par to, ka par uzdevumu izpildes pakāpenību, ka pirmajā kārtā es aicinu komandas nesasteigt un nemēģināt gatavot jau prototipus. Tiešām mēs tur gaidām ieceres koncepciju grāmatai,
un akcents būs uz to izvēlēto mērķa grupu un uz tās grāmatas formas izvēles piemērotību mērķa grupai. Ja, tā kā tur uz to vizuālo, uz prototipu izstrādi un tā tālāk, pagaidām nē, tātad tā ir prezentācija. Jūs varat prezentācijā ieceres vai fragmentus tieši par šīm dažādajām lomām, par formu, par saturu, par teksta linearitāti vai nelinearitāti un tā tālāk, un vizualitāti. Tātad to visu jūs varat iekļaut, un pētniecības gaitā varat arī tikties ar grāmatniecības ekspertiem un mēģināt runāt par tām grāmatu dažādajām iespējām un formām, bet negatavojiet, nesasteidzat, ja, jo ar to tas vērtējums nepaukstināsies. Nu, kā jau jebkurā konkursā, mēs vērtējam arī to, cik precīzi ir izpildīts uzdevums. Ja, un tātad uzdevumam ir skaidri definēts šīs 4 līnijas, un tas gala rezultāts ir tātad sagatavot prezentāciju un to prezentāciju nopubliskot. Ja? Un jo tāpēc arī mums ir šis radošais seminārs vēl tiem, kas būs finālistu komandas, kur arī tad kopīgi visi domāsim par to iespējamību, lai konkursa uzdevuma izpilde nav jums ļoti finanšu ietilpīga un lai tas ir iespējams tādā skolas izglītības procesā, lai to ir iespējams izdarīt. Ja? Tā kā es nedomāju, ka vajadzētu censties žūriju pārsteigt ar kādu jau gatavu produktu. Nu jā, tad vai ir jautājums, skolotājs, vai ir jautājumi man vai Maijai Trēlei vai Elzai? Nu, tas, ka nav jautājumu, ir diezgan aizdomīgi, vai nu nekas nav skaidrs, vai viss ir pārāk skaidrs. Kā man, kā? Jā, Riku Ieva raksta, vai mērķa auditorija, kur skolēni varētu strādāt, būtu nākamie pašvaldību deputātu kandidāti. Nu, tā būtu superīga izvēle. Nu, tur jau es jau garantēju vietu finālā. Nevar tā teikt, ka visiem būs viena mērķa auditorija, vai ne, kā pašvaldību deputātu kandidāti. Kāpēc ne? Tieši tā, tieši tā. Man ir tīri tāds tehnisks, vienkārši dabas jautājums par to prezentāciju. Prezentācija tad var būt arī jebkādā formā. Tas ir vai nu kaut kādā plakāta veidā, vai tas ir kaut kāda izdales, nezinu, materiāli, vai tas ir tikai tomēr prezentācija, ko rāda uz ekrāna. Nu, laikam mums bija doma par prezentāciju, jo pagājušajā gadā mēs mēģinājām paši sev pārspēt arī oriģinalitātē un domājam, ka tās prezentācijas jau līdz kaklam, un ka tad mums būs plakāti tagad. Bija plakāti, izbaudījām tos plakātus, bet es domāju, ka, lai paliek pie prezentācijas, ja ir citā formā, arī, bet tad droši vien arī reģionu koordinatoriem mums ir cits telpiskais iekārtojums. Man liekas, ka prezentācijā jūs varat visu kaut ko iekļaut, video, visādas vizualizācijas un tā tālāk, bet man liekas, ka prezentācija ir tā kā ietilpīgāka un mūsdienu digitālie risinājumi arī prezentācijā ļauj labāk izteikt dažādas idejas nekā plakāts kā statiska forma. Tāpēc mēs par to prezentāciju palikām. Un tad man ir turpinājums, vai ir kaut kāds slaidu, noteikti slaidu skaits, vai tomēr tas izejot no situācijas? Jā, izejot no situācijas, es nezinu, varbūt, Elze, mēs varam padomāt par kaut kādu laika ierobežojumu. Mums ir bijuši laika ierobežojumi, vai ne? Jo katra grupa jo slaidu skaits jau nepasaka prezentācijas ilgumu, vai ne? To var būt viens slaids un x 20 minūtes stāstījums, bet var būt 10 slaidi un 5 minūšu stāstījums vai otrādi.
Es tagad aizmirsu. Elza, vai bija mums noteikts laika Mums ietvers? laiks tāds stingri nebija noteikts. Mēs to skatāmies atkarībā no cik komandas ir pieteikušās pirmajā kārtā. Tātad, attiecīgi, ja ir lielāks komandu skaits, tad tas laiks ir nedaudz mazāks. Ja ir mazāk komandas, tad mēs viņiem bišķīt vairāk to laiku dodam. Bet parasti, man liekas, tās ir kaut kādas 10-12 minūtes, ja es nemaldos. Nu, varbūt mēs varam padomāt, atsaucoties uz Ineses jautājumu, droši vien, ka ir tā, ka ir vērts padomāt par kādu laika rāmi. Ines, mēs tad izsūtīsim, ja kaut kādu apdomāt, jo varbūt, nu ir tā, ka Riku Zanei arī būs komentārs. Paldies, ka, tikai. Jā, jo drusciņi jau atšķiras, protams, tas vai. Es nezinu, mums it kā nav bijušas problēmas citos līdzinējos gados, ka mēs tā kā noklausamies reti, kad ir, ka mēs nekad neesam tā kā, ka jau laiks, man nav atmiņā, ka kaut kas tāds bijis. Ines, tu domā, ka vajag kaut kādu laiku ierobežojumu, Zane? Ne, es tā, pēc pieredzes tā atceros, ka man tāds standartiņš tomēr ir. 15 minūtes ir tas, jo arī tam koordinātoram tomēr jau ir jāsaliek vairāk vai mazāk skaits, ka tur nobīdīts ir. Bet kaut kā tāds iegājies standarts, bet es nesaku, ka tādam jābūt tā vienkārši tā. Jā, 15 minūtes, man liekas, ir labs piedāvājums, ka tas var būt. Jo redz, kā ir, tad, kad ir tur, kur mēs reģionos, tur ir mazāks komandu skaits. Un tur nav tā diskusija par to ilgumu, ja, jo parasti ir tie uzdevumi un jaunieši izstāst, un nekad nav ir gan bijis tā, ka ir dažādi tie laiki. Bet Rīgā tad ir liels komandu skaits, un tad mēs laikam to laiku sadalām, bet iznāk tā, ka nav visām komandām vienādi tie laiki. Nu labi, jā, mēs tad iesim, tas varētu būt 15 minūtes, ja jums liekas, ka tas ir optimāli. Nezinu, varbūt jā, līdz 15. Principā vienmēr ir bijis, ka 10 minūtes prezentācijai un tad 5 jautājumiem. Tā bija, tad es sajaucu, tad tā kā Lita saka. Jā, nekad nav bijis, manuprāt, 20 minūtes vienai komandai nekad nav bijušas kopā, plus arī jautājumiem. Tomēr, jā, vajadzētu ierobežot arī no šī tēma, jo man ir citās skolas prasījušas tur par transportiem, cikos brauc atpakaļ, līdz ar to ir jāplāno tomēr tas laiks kaut kā, jā tā. Bet 10 minūtēs var, jo man liekas, ka diezgan tagad apjomīgi tie 4 uzdevumi, ja? Vai var 10 minūtēs šito ielikt? Varbūt var. Nu jāieliek kaut kāds droši vien rāmis, vai ne? 15-20 minūtes vienai komandai, ja? Kaut kāds šķēre. Jo tā, mēs tā kā neesam uz to mērīšanu tik stipri bijuši, ja? Jo var tiešām dažādi. 15-20 minūtes, un tad tās, kā Lita teica, tad tās 5 minūtes, tad 2/3 stāstījums un 1/3 jautājumiem kaut kas tāds. Labi, 15-20 minūtes vienai komandai, kas ietver gan prezentāciju, gan jautājumus. Ja, tad tā. Paldies visām skolotājām, par čatiņā, kas raksta. Vai jūs pirmai kārtai, lai vērtētu, pieslēdzaties attālināt? Nē, mēs braucam uz vietas. Tātad žūrija ir uz vietas reģionos. Vai es pareizi, Agnes, sapratu jautājumu, ja? Kur ir mums Agnes? Jā, paldies. Neesam nekad piedalījušies. Jā, nē, mēs braucam, ir tā, ka komisija brauc, mēs esam daudzi, tur parasti kādi 7-8 cilvēki. Jo ir gan no tā reģiona ir pārstāvji, gan mēs pārstāvam. Tad es jau teicu, ka mēs esam vairāk sadarbības partneri, kas piedalās konkursu rīkošanā. Tur brauc, tad es pati braucu uz lielāko daļu, ja ir iespējams, tātad no Kultūras akadēmijas ir, no Nacionālā kultūras centra ir, no Kultūras ministrijas ir, no Nacionālās bibliotekas, protams, ir. No UNESCO Nacionālās komisijas ir, no skolas Somas programmas brauc cilvēki, un tur mēs tāds pulciņš nepajokam, un tā, bet mēs uz vietas esam, jā. Varbūt vēl. Man liekas, būs interesanti domāt grāmatu, vai ne?
Skaidrīt groz galvu. Būs. Nu, mums visiem būs interesanti vērot rezultātus, vai ne? Jums kā skolotājiem un mums kā komisijai. Maija, tev jāapsola, ka jūs bibliotekā ieliksiet tajā vestibilā lielajā, vai ne, visus tos prezentācijas ar tām grāmatu iecerēm. Jā, es jau ar nepacietību gaidu. Atsevišķu krājuma sadaļu, kur tad varēs ekskursijā vest, vai ne, visus, kas iet kultūras kanonu konkursu 25 grāmatu ieceres. Nu tā, nu jā, ja pagaidām nav, tad ir jautājums no Sarmītes. Jā, kur komanda piedalās, izvēlas skolotāji paši Zemgalē vai Latgalē. Tā, jā, mēs it kā neesam šķirojuši daudz, jo ir pat, Jūrmalas skolas, piemēram, tradicionāli piedalās gan Rīgas, gan Zemgales tajā un reģionā. Mēs neesam to administratīvu teritoriālās reformas likumu tā normāli baigi ņēmuši vērā līdz šim. Bet, es nezinu, ja piemēram, Inese pieteiktos Latgales reģionā, Pitkēviča, es nezinu, ko mēs darītu. Bet vispār, jā, vēlams pieteikties tur, kur jūs atrodaties pēc administratīva teritoriālā iedalījuma, bet mēs tādu likumu neesam vēl pieņēmuši iekšēji, ka mēs kaut kā neļaujam pieteikties kurā reģionā, bet es nezinu, ko mēs darītu tajā minētajā gadījumā. Ne, jautājums, drīkstu, ja jautāt klāt. Jā, jautājums tāpēc, ka esmu no Sēlijas puses, mēs reizēm skaitamies Latgalē, reizēm skaitamies Zemgalē. Mēs startējam Latgalē, mūs ļoti jauki uzņēma, mēs priecājamies pagājuši gadu, piemēram. Bet, ja datumi, piemēram, sakrīt, ka nevar, tad varam arī Zemgalē mēģināt startēt. Varam taču, vai ne? Jā, es nezinu, tur Litai un Dairai tad jāsacenšas, kura labāku kafijas pauzi piedāvā, vai ne? Vai telpas. Tas joks, jā. Ja ir kaut kādi iemesli, ka ir iespējams izvēlēties, tad var tik stingri jau mēs ne. Mēs arī būtu pierīgi, bet mēs braucam uz Speedwalls skolu katru gadu, jo arī, kā lai saka, tā pierīgā jau saskrien stipri daudz to komandu, varbūt tā kā bišķiņi padalās arī, varbūt ir labi. Tādā ziņā. Jā. Ja būs kāds kļūdaini pieteicies, mēs ziņosim. Tā. Jā, Elzu, tā limbažnieki noteikti Vidzemē. Jā, limbažniekiem ir savu skaidru identitāti. Teritoriālā. Var rakstīt ar jautājumiem, ja? Tātad var rakstīt Elza uz tavu e-pastu, ja? Tur bija tas e-pasts, un tad jau Elza novirzīs, ja? Jo manā e-pastā var arī, aizklīst. Es kādreiz nepaspēju apstrādāt visus e-pastus, kas man ienāk pa dienu, bet Elzas e-pasts, tas ir droša garantija. Droši vien Maijai, varbūt Maija, es nezinu, var rakstīt par tām grāmatas lietām kaut ko vai kā, ja kaut ko tur rodas kaut kādi jautājumi. Un tā, jā, tātad mēs gaidīsim jūs visus, jā, lai jums, galvenais jau, lai jums pietiek spēku un enerģijas, tas ir papildus darbs ar skolēniem, bet to, man liekas, ļoti labi var arī tā izglītības saturā iestrādāt, un tā, jā, tad varbūt jūs mums arī varat rakstīt Elzai, kāpēc varbūt neizdevās pieteikties un kas bija pa iemeslu. Mūs interesē arī visādi dažādas barjeras, kas traucē, kāpēc rodas šaubas, jo tas mums palīdz labāk sadarboties ar skolām, jo mēs arī analizējam to, kāpēc piedalās, kuras skolas piedalās, kuri nepiedalās. Tad mums tādas jūsu rūpes arī ir svarīgi zināt to, ja, jo tas uzlabo tādu iespēju veidot konkursu, kas jums ir pieņemams, kur jūs varat sagatavot skolēnu komandas un tā kā jūs varat rakstīt arī par savām bažām un droši, jā, kaut kādiem jautājumiem. Labi, paldies jā, visiem skolotājiem, un tad novēlu, jā, enerģiju un mums visiem kārtīgi svinēt grāmata 500.